Šim galdam ir dažādi nosaukumi. Viens no tiem ir neatkarības galds. Profesors, vēlāk arī rektors Jānis Kuga veidoja noformējumu deklarācijas parakstīšanai Nacionālā teātrī. Ir skaidrs, ka galds ir bijis klāt tai ceremonijā. Ir cilvēki, kas saka, ka varbūt uz skatuves var būt gaitenī, bet tomēr viņš tajā laikā ir bijis Nacionālā teātrī. Iespējams, ka padomju laikā šis galds izglābās arī līdz ar to, ka viņš bija tā kā dzīru galds, kuram nezināja nozīmi, tikai retais. Ja mēs skatāmies no tā dizainiskā, tas ir ļoti vienkāršs cara laika ierēdniecības vai biroja vai sapulču galds, cik vien vienkārši viņš nav nekas pompos. Ļoti kvalitatīvi, stabili uzbūvēts, lai pie viņa apsēstos bažas cilvēku un kaut ko apspriest. Skatāmies galds, kurš izdzīvojis gan fašistu režīmu, gan komunistu režīmu, dažādas vētras. Jā, varbūt citreiz nevajag būt nekam sarežģītam. Sveiciens visiem Latvijas valsts jubilejā un novēlu būt tikpat stipriem kā šai unikālai mebelei.